Bet es katrā gadījumā domāju, ka 16 gadi var būt, kad varētu būt diskusiju objekts, ja mums būtu tiešām šī mācība un izglītība par to, kas ir tas jautājums, kas tiek izlēmts attiecīgi vēlēšanās. Man brīžiem ir sajūta, ka arī tie, kas ir vecāki par 18 gadiem, reizēm pieņem diezgan viegliprātīgi šo lēmumu, par ko un kad viņš ies vēlēt. Un tā kā, ja mēs varētu kaut kādā veidā šo vispārējo izglītības līmeni celt, iespējams, ka arī daļa no sabiedrības 16 gados vecumā ir pilnīgi noteikti spējīgi pieņemt savu lēmumu, bet jaunieši paši teica, nē, mēs vēl neesam tam gatavi, un jaunatnes fórumā šis balsojums bija par to, ka mēs atstājam 18. Mums pirms ir jāizaug, jānobriest, kaut kas jāsaprot uz pasaules, un tad viņš var sākt piedalīties sabiedrības pārvaldīšanā, jo šobrīd ir vērojams arī tas, ka demokrātiskā sabiedrībā pa laikam pirmās klases skolnieks var pamācīt skolotāju vai ne, un trešā kurs students var pamācīt pasniedzēju vai ne, un es nezinu, ierīnas Latvijas iedzīvotājs var pamācīt valdības vadītāju, kā būtu pareizāk rīkoties. Man liekas, ka jābūt kaut kādai hierarhijai, un sasniedzot, teiksim, zinām riedumu pakāpi, tad tas ir pieļaujami.